Rembo. Iedzīvotāju ļaunums, Abiģeļa zlā, spēcoperācijā Rembo. Adrians ziņo. Tumsa. Līst lietus. Vairākas armijas bruņmašīnas ar ložmetēju stāv mežā. Tiek gaidīta pavēle. Atklāt uguni pa zenemorfiem, nekromorfiem. Rembo ir iegājis ēkā. Rembo ir saņēmis pavēli no augstākās instances. Rembo ir nano cilvēks, nākotnes cilvēks. Rembo ir rūdīta kaujas mašīna, partizāns, kas dienēja Afganistānā 1979. gadā. Rembo cīnās par patiesību un ir liels cilvēka aizstāvis. Tāpēc Rembo piedalījās Šverīnas universālo kareivju programmā, lai būtu par supersoldateni. Ar domu spēku viņš ir spējīgs notriekt padomju armijas helikopteru vai modernāko lidmašīnu, kas ir neredzama radariem. Rembo iešpricēja sev Sīrijus cirplanētiešu vakcīnu, lai nejustu sāpes. Nano cilvēks Rembo bija saņēmis uzdevumu atbrīvot cilvēkus no citplanētiešu gūsta. Daudzi tika turēti gūstā kamerās. Ļaunie marsiešu okupanti bija turējuši gūstā daudzus. Okupanti bija kontrabandisti teroristi. Rembo te ticēja labajam, un viņš bija par patiesību. Kad Rembo bija iegājis ēkā, viņam uzbruka marsiešu humanoīdi, tumši sarkanos lateksa tērpos. Tie ar automātiem šāva pa Rembo. Tāpēc man bija jāmet granāta. Notika sprādziens, vairāki sasprāga gabalos. Ieradās vēl pāris marsieši. Rembo jūta, ka būs sūri. Rembo rāpoja pa zemi, jo bija ievainots kājā. Bet Rembo nejūta sāpes, tāpēc viņš piecēlās kājās, paņēma savu automātu un atklāja uguni pa pretinieku. Стрелять по поражению. Rembo apšāva visus. Pēc tam Rembo piegāja pie kameras un nospieda pa pogu, lai cilvēkus atbrīvotu. Cilvēki skrēja laukā no ēkas. Gūstekņi tika atbrīvoti. Marsiešu teroristi gulēja uz zemes. Iznāca no kādas kameras humanoīds melnās skafandrā. Humanoīdam uz pleca bija sarkans uzraksts. Humanoīds RU-011 tuvojās Rembo. Notika apšaude. Rembo, kad nokrit uz zemes, ieraudzīja pie kameras kompjūtera tekstu. RU-011 bija PSRS padomju kaujinieks, kurš gāja bojā Afganistānas aizmirstajā karā 1979. gadā, bet bija kļuvis par universālo kareivi. Rembo šāva ar automātu pa RU-011. Nekādas skrambas. Rembo izšāva 4 aptveres no automāta, nekāda skramba,
Tāpēc Rembo injicēja vēl vienu Siriusa citplanētiešu vakcīnu. Pēc ilgas kaujas Rembo izrāva saldēšanas trupu. Universālais kareivis lēnām gāja pa augsto miglaino istabu. RU-011 sāka sasalt. RU-011 ķermenis augstuma ietekmēs sāka sasalt. Tāpēc Rembo palēcienā ar kāju iegāza RU-011 tieši pa seju. Padomju biorobots sasprāga pa gabaliem. Rembo nejūta sāpes, bet bija nopietni ievainots. Ejot prom no ēkas, Rembo pamanīja lielu konteineri. Uz konteinera bija nesaprotams teksts, uzraksts. COVID-19. Covid-zombiji. Bioloģiski vīrusa materiāls. Atvērts īpašos uzraudzības apstākļos. Rembo gāja prom. Marsiešu teroristi bija miruši, bet viņi atdzīvojās un kļuva par citplanētiešu nekromorfiem. Tāpēc Rembo paņēma ugunsmetēju. Rembo paņēma un pielaida masīvu uguni nekromorfiem. Viss vienās ugunīs bija. Rembo bēga pa prom jo marsiešu citplanētiešu teroristi bija pārāk daudz. Kad Rembo bija izgājis no ēkas, militāras bruņmašīnas atklāja uguni pa marsiešu teroristiem. Ložmetēju uguņi šāviņi lidoja uz visām pusēm, tāpēc marsiešu teroristu ķermeņu ekstremitātes lidoja uz visām pusēm. Rembo bija izpildījis misiju atbrīvot kūstekņus no citplanētiešu kūsta. Za odvagu medaļa nopelnīta. Rembo iekāpa džipā un aizbrauca mājās. Kosmiskā stacija LV-86 uz Marsa. Kosmiskā stacija LV-86 na Marsa. Kaut kur tālu kosmiskajā stacijā LV-86 Māris Rembo ēda žāvētu vistu un uzdzēra tēju. Rembo ar tēvišķu sajūtu mīlēja skatīties Schwarzeneggera Terminators filmu. Kaut kur tālu kosmosā uz Marsa kosmiskās stacijas LV-86. Adrians ziņo. Māris Rembo gremdējās savās atmiņās par savām misijām, kur glāba pasauli no katastrofas. Tas nekas, ka Covid zombiji ir pilsētā. Origo stacijas
laukums par miskasti pārvērsts. Sociālais fašisms valda valstī. Terors pret nevakcinētiem, bet dzerot tēju, Māris Rembo saprata, ka savu kauju ir beidzis. Laiks pie miera iet. Māris Rembo saprata, ka savu kauju ir beidzis. Viņš vairs nav kāds bija agrāk. Viņš grib mieru. Viņš saprata, viss beidzies, Covid zombiju, ka karš beidzies. Arī atceroties xenomorfu misiju, kad kaut kur tālu uz Mēnesi viņš šāva pa xenomorfiem un glāba pasauli no čūskām okupantiem. Goda medaļa nopelnīta. Bet tagad gan jādodas pie miera, jo savas kosmiskās programmas misijas godam izpildījis. Adrians ziņo. Mēnesis oficieris Kristians ziņo. Okupanti iekarotāji sagrābuši varu pasaulē. Mēs atdodam savu dzīvību Mesijai. Okupanti iekarotāji kā tumsas bruņinieks. Mēnesis kolonijas kājinieki pret melnajām čūskām, ka karoja. Mēnesis otrā pusē. Ģenerāļi visu aprēķinājuši. Vēsture atkārtojas, kā otrā pasaules karā. Pasaules okupantu kara mašinērijas plāns jau gatavs. Viņi te ir saimnieki. Citplanētiešu dievi domā, cilvēki barība viņiem. Tikai izēja materiāls. Bet ir ieradušies glābēji no kosmosa, lai pasargātu mūs no okupantiem. Vai tiešām sazvērstības teorijas radītas, lai novērstu tautas uzmanību no nodokļu iekasēšanas? Vai tiešām tas ir kontroles plāns kontrolēt masas ar prāta manipulāciju? Iedzert tumšsarkanu vīnu un atcerēties zvaigžņu karti. Atcerēties saknes, no kurienes mēs esam nākuši. Un neaizmirst vēsturi, kas ir bijusi. Mēnesis oficieris Kristians ziņo. Adrians ziņo. Es atceros, kā partizāns Rembo uzspricināja nemiernieku tanku kaut kur Marsa krāterī, bet pēc tam cepa šašliku vietējā rajonā. Viņš bija gan
gandarīts. Partizāns Rembo ienīst teroristus, komunistus arī. Viņš čohnotīs ģēnijs, apokalipses teoriju piekristējis, miera nesējis, atombumbas trajektorijas dzejnieks un meža balss. Arktisko ledaino vēju ieskauts, pat ar visu rūtījumu Rembo sajūtās kā maziņš kucēns. Bet Rembo bija saņēmis pavēli nopildēt modernāko kaujas bezpilota lidmašīnu, kas piederēja ienaidniekam. Tā atradās uz Mēnesi. Rembo juta lēnām arktisko augstumu, jo atradās uz Mēnesi. Rembo saprata, ka viņam steidzami jāatrod arktiskais skafandrs, lai sasildītu ķermeņa siltumu. Kad Rembo uzņēma modernākās lidmašīnas vairākas fotogrāfijas, viņš tās nosūtīja Pentagonam ASV. Rembo strādāja Amerikas valdības labā. Pēc paveiktā uzdevuma viņš devās mājās. Covid zombiji, kods Natasha Nova. Dokumentēts audio ieraksts. Patogēns RG tika izstrādāts superslepenā LinCorp kompleksā zem zemes. Doktors Ņūmens izdarīja neiespējamo, radīja zāles pret neārstējamām slimībām, jo gribēja iegūt Nobela prēmiju. Miljoniem cilvēki bija izārstēti, cilvēki bija laimīgi. Bet doktors Ņūmens tika nogalināts, jo pārkāpa protokolu. Viņš negribēja, lai viņa RG vakcīnu šķidrums nokļūtu sliktās rokās. Tāpēc doktors Ņūmens noslēpa rezerves paraugu. Viens patogēns bija pats vīrus, otrs zāles. Umbrella korporācija izmantoja šo RG vakcīnu, lai ieturētu pasaules kundzību, lai kontrolētu pasauli un pakļautu visas valstis. Umbrellas pēcvienība bija ieradusies LinCorp pazemes kompleksā. Umbrella spēcvienība bija uniformā tērpusies. Vīri melnās maskās ar automātu rokās devās uz doktora Ņūmena pazemes laboratoriju, lai paņemtu vakcīnu. RG vakcīna tika uzglabāta drošā mazāka kofrī. Kad doktors Ņūmens tika nošauts, jo pretojās spēcvienībai Umbrella. Pēc tam kāds vīrietis uniformā, melnā maskā
paņēma vakcīnu patogēnu koferu. Kad uzdevums bija izpildīts, Spetsvienība devās uz izejas pa pusi. Kāds vīrietis no Spetsvienības piegāja pie durvīm, pielika caurlaidi, lai atvērtu durvis. Durvis atvērās, Spetsvienība un Brelle devās projām. Pa ceļam šāva no automātiem, pat ar daudziem Covid zombijiem. Pazemes superslepenā kompleksā Linkorp direktors Ričards izdeva militārs slepeni pa pavēli. Kods Natasha Nova. Kods Natasha Nova nozīmē mākslīgā intelekta serverī ievadīt paroli, lai visā pa pasaulē tiktu izsmidzināta gaisā speciāls šķidrums, kas pārvērsta Covid zombijas cilvēkos. Šī ir supersaslepena militāra misija. Kad Umbrella Spetsvienība Marko vadībā staigāja pa ielām, viņiem nācās pielietot ieročus. Bija šaušana no automātiem pa Covid zombijiem. Kāda avīze mētājās uz zemes spoku pa pilsētā. Avīzē bija lieliem burtiem rakstīts: Covid zombiji staigā, mirušie staigā. Spetsvienība un Brelle saprata, ka viņiem jātiek līdz mērķiem par katru cenu. Spetsvienības un Brelle uzdevums bija evakuēt nevakcinētos no pilsētas. Viņu uzdevums bija evakuēt nevakcinētos no pilsētas. Covid zombiju vilnis kā sērga pārņēmus pasauli. Tāpēc pasaules valdošā elite bija noslēpusies bunkuros zem zemes, no kurienes deva rīkojumus un pavēles. Pasaules elite atradās slepenos patvērumos ļoti svarīgām personām, kamēr pa pasauli tika iznīcināta. Spetsvienība un Brelle staigāja pa pilsētu un redzēja iedzīvotāju ļaunumu. Mirušie Covid zombiji staigā un sakošļo cilvēkus līdz nāvei. Tāpēc Spetsvienība un Brelle no automātiem šāva pa visu, kas kustas. Automātu šaušana bija dzirdama pa gabalu. Daudzi nevakcinētie cilvēki tika izglābti, pēc tam tos iesēdināja helikopterā ar Umbrella logo. Helikopters lidoja prom uz drošu zonu. Helikopters lidoja projām drošībā. Covid zombiji bija ļoti daudz pilsētā. Covid zombiji bija 100 tūkstoši. Un Brelle Spetsvienības komandieris Marko saņēma pa pavēli no Linkorpa direktora Ričarda doties uz mākslīgā intelekta serveri, kas atradās tepat Latvijā. Un ievadīt tajā slepenu kodu Natasha Nova.
Pēc tam, kad Marko saņēma pavēlu no augstākās instances, Marko ar savu umbrellas pēcvienību devās uz helikoptera pa pusi, lai dotos atkal uzdevumā glābt pasauli no Covid zombiju sērgas. Marko ar kāju iespēra Covid zombijām pastēju. Covid zombiju žokos aizlidoja tālumā. Kad speckomandai Umbrella uzbruka tā daudzi zombiji, Umbrella komanda Marko vadībā veica prettriecienu. Liela apšaude bija. Arī Marko šāva no automāta. Covid zombiju iekšas lidoja uz visām pusēm. Kad Marko bija pieslēdzies pie mākslīgā intelekta Brits servera, lai ievadītu kodu Natasha Nova, sākās antivīrusa lejuplāde, ielāde. Tieši mākslīgā intelekta Brits serverī. Pēc 20 minūtēm uzdevums tika izpildīts, un spēcšķidrums Raja tika izsmidzināts. Šī diena iegāja vēsturē kā apokalipse. Diena, kad Covid zombiji staigāja visur. Viss būs jau labi. Daudzus zombijus es sašāvu. Bet, kā saka, если хочешь пожрать, надо поработать. Надо работать. Каждая свинья хочет сожрать меня. Пусть постарается лучше. Tautā zināms jau, ka es esmu latviešu alternatīvās rokmūzikas, progresīvā black metal izpildītājs ir Konors Memigo. Nesen ierakstīju 2 jaunus, spēcīgus solo albumus, Pentagons un Zeno kareivis Drons. Nu tad, lai iet tautās, lai iet masās. Šis te solo albums par Pentagons. Galvenā tad Pentagons albuma tēma ir par Covid zombijiem, kas ir pat līdzīga tematika, bet bija filmā Iedzīvotāju ļaunums, Resident Evil, Abiģaļa zlā. Nu tad, lai iet jaunais albums Pentagons, lai iet masās.
medicīniski apdrošināts organisms. Beidzot varu doties mājās. Beidzot mēnešu kosmodroms atbrīvot no okupātu infekcijas. Imunitāte pret vīrusu. Kosmosāls slimības daudz savādākas. Es medicīniski apdrošināts organisms. Beidzot varu doties mājās. Inficēts mēnešu kosmodroms ar čūskām. Taisnībās man atmaksās laiks. Jā, asfaltvaģiķeļ. Jā, asfaltvaģiķeļ. Mēnešu koloniālais genocīds. Mēnešu koloniālais genocīds. Mēnesis inficēts. Mēnesis kosmodroms inficēts ar čūskām. Pēdējais bija noticināts līdz ar zemi. Mums jāatriebj mūsu biedri.
tev jāuzvelk, tas tev glābt var dzīvību. Sipidijas un vīrus. Sipidijas un vīrus. Kosmos, ka tev jāuzvelk. Tas tev glābt var dzīvību. Korporācijas vīrus. Korporācijas vīrus. Sipidijas zombiju vīrus. Sipidijas zombiju vīrus. Kosmos, ka tev jāuzvelk. Tas tev glābt var dzīvību. Korporācijas vīrus. Korporācijas vīrus. Sipidijas zombiju vīrus. Sipidijas zombiju vīrus. Kosmos, ka tev jāuzvelk. Tas tev glābt var dzīvību. Korporācijas vīrus. Korporācijas vīrus. Korporācijas vīrus. Korporācijas vīrus. Tas ir īpašs kods šai misijā. Sakaru beigas. Māris Rembo ziņo. Runā, ka uz Marsa neviena nav. Protams, neviena nav. Mars tika bombardēts. Nukleārais karš bija uz Marsa. Uz Marsa. Nav vairs dzīvības liecības. Politiskā spēka rezultātā par zemes resursiem konflikts bija. Smilšu vētras vien trako. Kaut kur redzami humanoīdi roboti, kas guļ tuksnesī. Viņu ķermeņi gulēja, dzelži vien spoži spīdēja saulē. Kāda tumši zaļa tirdzaka aizskrēja projām. Visapkārt tumši oranžs tuksnes.
atvest uz Zemi. Savā kosmonauta skafandrā meklēju savu kosmisko staciju, bet es atradu kaut ko citu. Za odvagu medaļu. Meklējot savu kosmisko staciju, atradu arī melnu pistoli, kas Zemē tika aprakta. Kosmiskā stacija LV-86 atradās tālu. Man bija jāmēro tāls ceļš. Kad bija jau vakars, beidzot atradu savu kosmisko staciju LV-86. Skafandram skābeklis jau bija maz palicis. Tāpēc man palaimējās, ka laicīgi atradu savas jaunās mājas. Kosmiskā stacija LV-86 bija virs šahtas, kur veica urbšanas darbus. Šahta atradās zem kosmiskās stacijas LV-86. Korporācija Weyland-Yutani veica minerālu urbšanas darbus. Par labāku nākotni esmu. Tāpēc darbs uz Marsa mani apmierināja. Es varēju žāvētu vistu ar kartupeļiem ēst un tēju dzert un vērot zvaigznes naktī. Līdz kustību detektora aparāts sāka pīkstēt vēlu vakarā, kas nozīmē, ka uztverts dzīvības signāls. Tas tuvojās manai kosmiskai stacijai LV-86. Apģērbos un drošības pēc pistoli paņēmu līdzi, jo mežonīgi zvēri klejo pa naktīm, bet nevienu zvēru nesatiku. Bet kāds aizdomīgs vīrietis nāca pie manis ar automātu rokās. Tas atklāja uguni. Es noslēpos, man palīdzēja manas militārās prasmes, tāpēc noderēja kājinieku mīna, ko biju noglabājis slēpnī. Notika sprādziens, nezināmais vīrietis no mīnas sprādzienu uzlidoja gaisā pāris metrus. Kad piegāju klāt, saķēru viņu aiz pleca un ievilku savā miteklī. Sāku pētīt to. Nezināmais vīrietis izrādās bija sintētiķis. Viņš bija robots, humanoīds. Viņa sarkanā acis ik pa brīdim zipsnīja.
no sprandas izņēmu mikroshēmu, lai noskaidrotu humanoīda misijas parametrus. Vīrietis bija sūtīts mani nogalināt. Tāda bija uzstādīta komanda. Labi, ka man bija automāts drošības pēc noglabāts slēpnī. Aizsargāt ārpus zemes xenomorfu karalieni A35. Ziņojumā minēts. Protokols aktīvs. Novērst jebkurus draudus xenomorfu karalienei A35. Vēlandjutanī ziņo izpildīt pavēli 377. Nogalināt jebkuru, kas tuvojas xenomorfu ligzday. Aktivizēt Vēlandjutanī sintētiķi Cyberdyne Systems 100 infiltrātoru. Pavēles sastādīta 2135. gadā. Pavēli devis pats Vēlandjutanī. Xenomorfi ir pārāk vērtīga suga, jo viņu DNS var izārstēt neārstējamas slimības un var iegūt nemirstību ar viņu DNS. Tad skaidrs, kosmiskā stacija LV-86 ir urpšanas darbu rezultātā atklājusi xenomorfu ligzdu. Pārprogrammēšu Vēlandjutanī sintētiķi, lai tas tagad aizsargātu mani. Bet bija jau par vēlu. Kosmiskā stacija LV-86 uz Marsa jau bija iztraucējusi xenomorfus, tāpēc šis bioloģiski ekstrēmi bīstamās čūskas jau bija nogalinājuši vairākus kosmiskās stacijas LV-86 biedrus, kuri bija ģērbušies baltos skafandros. Visi 30 tika nogalināti. Tāpēc es sapratu, ka man jābēg. Minerālu ieguves darbs bija pabeigts. Kontā jau bija pārskaitīta nauda un laiks bija bēgt. Paņēmu savu automātu un jau gāju uz šahtas izējas pusi, kad man uzbruka xenočūska. Šāvu no automāta. Pārprogrammētais Vēlandjutanī sintētiķis ātri paņēma no blakus gulošā strādnieka automātu, un mēs
mēs abi atklājām uguni no automāta pa ienaidnieku. Uzstādīju C4 pie Marsa šahtas izējas. Notika liels sprādziens, un mēs abi aizbēgām. Šahta iebruka. Iekāpu ātrgaitas automašīnā un abi aizbraucām prom. Dzīvība ir svarīgāka nekā bāzta deguna tur, kur nevajag. Pēdējais no kosmiskās rotas. Es, Adrians, ziņoju. Esmu pēdējais no kosmiskās rotas baterijas. Vienība ziņo. Esmu palicis viens. Es izdzīvoju. Manai rotai uzbruka biomehāniski monstri no kosmosa. Viņi bija biomehāniski monstri no kosmosa. NASA plenārsēdē visi vienbalsīgi balsoja, ka sūtīs mani miera misijā uz Mēnesi, bet tas, kas notika pēc tam, to neviens nezināja, to neviens negaidīja. Kad ierados uz Mēnesi kā miera sūtnis, sapratu, ka mūsu cilvēkus tur uzskata par sūdiem. Vēl sapratu, redzot Mēnesi pilsētu, cik skaista tā ir. No sava kosmonauta skafandra ķiveres man pavērās skaists skats, cik skaists ir Mēnesis. To redzēju no sava kosmonauta skafandra ķiveres. Bet tad īsi pēc tam manai rotai uzbruka biomehāniski monstri no kosmosa. Viņi saplēsa gabalos manus rotas biedrus. Nekāda miera nebūs starp mums. Zonas cilvēki. Zonas cilvēki ir un paliek zonas cilvēki, bet ne visi cietumnieki ir ļauni. Daudzi sēž bez vainas. Они отмотали свой срок. Vienkārši ne tajā vietā un laikā atradās. Bet tur uz Mēnesi astronauts cietumnieks arī ir tikai cilvēks. Mēs visi esam cilvēki. Kāds astronauts lasīja Bībeli, kamēr kafiju dzēra. Miers ir labāks par karu. Bet ej tu iestāstīt to ekstrēmistam, teroristam. Ar tādiem pārunas neved. Tādos brīžos, kad pieredz necilvēcību, saprotu tos, kas iestājas
kuklus klanā. Bet vērojot skaisto mēnesi virsmas skatu, baudot vēso vēju, man ir labi. Sakaru beigas. Tunguskas materiāls B115. Turpmāk B115 ir citplanētiešu vīrus, kuru atrada mežā Sibirijā. Ar to nodarbojas vietējā vara. Citplanētiešu vīrus, kas satur bioloģisku materiālu, apdraud visu cilvēci, jo tas glabājas zem zemes jau miljoniem gadu, bet Tunguskas materiāls B115 tika izrakts. Pirms miljoniem gadu no kosmosa nokrita meteorīts. Laboratorijā zem zemes notika incidents, pētot šo B115 bioloģiskās izcelsmes vīrusu. Kapsula tika nomesta uz zemes, tāpēc vīrus inficēja visus. Ar laiku cilvēki tika pakļauti šī vīrusa mutācijai, un visi tika inficēti. Visi kļuva par šī citplanētiešu vīrusa pārnēsātājiem. Cilvēki kļuva par agresīviem zombijiem, kas nevis sakoda līdz nāvei, bet brutāli nogalināja citus. Tāpēc tika nosūtīta uz notikuma vietu speciāla militāra vienība, specvienība, atrisinātu šo problēmu. Citā pasaules malā atkal jauns NLO gadījums. Tika Latvijas teritorijā mežā ziemā decembrī Ventspilī tika atrasts kosmoskuģa dzelžu atlūzas. Vairāki kosmoskuģa ekipāži tika atrasti miruši. Viens bija izglābies. Kosmoskuģa ekipāža bija ģērbusies tumši zilos piegulošos lateksa skafandros. 2 sievietes, 3 vīrieši bija kosmoskuģa ekipāža. Viens vīrietis bija izglābies no negadījuma. Ziemā blakus kosmoskuģim zemē sniegā tika atrasta dzels ķivere, dzels maska. Tikmēr Tunguskā notika citplanētiešu zombiju epidēmija. Tāpēc specvienībai tika atļauts pielietot submašīnu un citus automātu ieročus. Notika apšaude. Komandieris
Борис ziņo стрелять по поражении. Daudzi zombiji B-115 tika nošauti. Šī ir apokalipse. Eneloīdi, humanoīdi, kuri tika atrasti Latvijas teritorijā, bija ieradušies no Sīrijus suņa zvaigznāja. To uzrādīja kosmosa kuģa kompjūters, to uzrādīja zvaigžņu karte. Sīrijus eneloīdi bija ieradušies kādā ļoti svarīgā uzdevumā, bet acīmredzot Sīrijus kosmosa kuģi notrieca, jo tos uztvēra par ienaidnieku. Bet viens eneloīds no Sīrijus izglābās. Vīrietis tumši zilā lateksa skafandrā bija devies uz mežu. Eneloīds injicēja sev kaklā vakcīnu, kas atjauno organismu. Vīrietis vārdā Barko bija noslēpies, viņš uzvedās kā mežonis. Barko saprata, ka jāsalabo kosmosa kuģis un jādodas atpakaļ uz savu mājas planētu. Barko nospieda savu rokas kompjūteru, parādījās planētas Sīrijus hologramma. Barko uzstādīja kosmosa kuģa maršrutu. Barko salaboja pēc vairākām stundām savu kosmosa kuģi. B-115 citplanētiešu vīrus bija inficējis pasauli. Tāpēc Rembo saņēma kādā jaukā dienā negaidītu vēstuli no augstāk stāvošas instantes. Viņš saņēma pavēsti, lai glābtu pasauli atkal. Rembo pirms 10 gadiem jau bija izglābis pasauli, tāpēc viņš bija īsts varonis. Šoreiz viņam jāglābj pasaule no citplanētiešu Tunguskas vīrusa B-115 draudiem. Rembo ticēja labajam, bet bija reāls. Rembo zināja, ka notiek invāzija un ka nelūgtie viesi no kosmosa nemaz nav tik draudzīgi. Tāpēc Rembo piekrita šai super slepenai misijai, lai novērstu invāzijas draudus. Okupanti no kosmosa ir sagrābuši varu pasaulē, tāpēc jau iepriekš bija sagatavojies, un viņam palīgā nāca viņa draugi. Viss ir pavisam vienkārši. Viņš zināja, ka ir jāneutralizē okupanti no kosmosa, ielaižot datora vīrusu galvenajā mātes kuģī.
kāds teica, ka es esmu bandīts militants. Nē, es esmu vietējais režisors un taisu savu fantastikas filmu Covid zombiju kods Natasha nav. Zinātniskās fantastikas filmu par Resident Evil tēmu, par обитель зла tēmu. Away.
Speciālā pavēle 937 kolonistu planētā Brējās TK 386 Speciālā pavēle 937 Speciālā pavēle 937 Speciālā pavēle Speciālā pavēle 937 Cilvēki tikai tropījo Speciālā pavēle 937 Svešo organismu ņemēji pavēle izdotā lai cinemosmi kultu militārs ieroci limitēties izārstēs neapsteigamas slimības lesoņām čūskas vērtīgas trofejas kolonistu planētā Brējās TK 386